Labdien vēlreiz, dāmas un kungi, tik tiešām raidījums Kruspunktā Latvijas radio studijā Kārlis Streips, un mēs tagad sāksim interviju ar Rīgas mēru un Saskaņas centra valdes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu. Ar mani studijā vēl spēlē mūziku. Jūs gribat vēl spēlēt kādu mazu bing, bing, bing mūziku? Lūdzu. Nu, lūk, arī bing, bing, bing mūzika. Vārds sakot, Nils Ušakovs, un ar mani kopā ir kolēģi Matīs Sarnicāns no Latvijas radio un Indra Sprance no žurnāla Ir. Labdien jums abiem. Un labdien, mēr. Es gribētu sākt ar Saskaņas centra stāvokli. Laikā kopš referenduma visi, kam nav bijis slinkums, ir būtībā teikoši, ka Saskaņas centra visu cauri. Neko viņi nepārstāv, viņi ir izgāzušies un tā tālāk un tā joprojām. Kā jūtas Saskaņas centrs pat labam? Saskaņas centrs jūtas ļoti normāli. Tiem cilvēkiem, kas stāsta par to, ka Saskaņas centrs ir beidzies, var novēlēt veiksmes. Saskaņas centra viss ir kārtībā. Un mēs jūtam to atbalstu un arī, sakot, teiksim, tāds ļoti prasts rādītājs, bet tomēr tas ir rādītājs sakot no tiem reitingiem, kas mums paspēja pieaugt, un beidzot ar to, ka mēs vienkārši, jūtam, ka cilvēki ir kopā ar mums, kas ir svarīgākais. Jā, bet Urbanovičs pirms referenduma teica, ka referendums patiesībā būs par atbalstu Saskaņas centram, un ja tā, tad nekas nav mainījies kopš Saeimas vēlēšanām, un kopš tā laika ir nākuši šie diezgan melīgie apgalvojumi, ka ja visi nepilsoņi būtu balsojuši, tad būtu bijis vēl daudz vairāk atbalstu. Ne no jums personīgi, bet no attiecīgās pārnes. Nē, tie tā nav melīga vai nemelīga apgalvojumi. Tur matemātiski, ja nepilsoņi balsot, būtu attiecīgi vairāk pār. Tas ir skaidrs, bet ne par to ir stāsts. Referendum piedalījies ļoti daudz cilvēku. Paldies visiem tiem, kas balsoja pret, paldies tiem, kas balsoja pār, un tagad dzīve turpināsies. Par ko galu galā, jūsuprāt, bija šis referendums? Referendums no vienas puses bija par tiem cilvēkiem, kas piedaloties un balsot par, ir pauduši tādu veidu savu attieksmi pret visu, ko kas ir sakrājies pa pēdējiem 20 gadiem. Es domāju, ka tas labi, tas nav, teiksim, pamatots ar speciālām aptaujām vai pētījumiem, bet tā ir vienkārši sajūta līmeni, ka mazākums no tiem cilvēkiem. Pie tam pietiekoši tas mazākums balsē tieši par otru valsts valodu, un daudzie pārējie cilvēki balsēm vienkārši par to, ka viņam nepatīk attieksme. Tas bija protesta balsojums. Un no vienas puses tie cilvēki, kas balsoja pret, viņi ļoti apzināti nobalsoja par to, ka ir jābūt vienai valsts valodai. Un gods un slāva cilvēkiem, kas tā tik aktīvi aizgāja un to izdarīja tādu izvēle. Un tagad vienkārši tie radītāji ir jāņem vērā, veidot tālāk politiku un jādzīvo un jāstrādā tālāk. Bet kas ir tas jaunais, ko jūs esat ieguvuši pēc šī referenduma? Kas ir tas, ko jūs nezinājāt un ko jūs tagad varat teikt? Es neteiktu, ka mēs esam ieguvuši. Es teiktu, ka visa sabiedrība, visa valsts mēs tagad ļoti skaidri redzam. Ja jūs sēdētu blakus, jūs man redzētu, bet tagad tikai ar monitoru. Jā, es varu pavilkt monitoru šito pusi, tā lai visi var redzēt. Jā. Nē, tagad visi ļoti skaidri saprot, ka ir pietiekoši liela sabiedrības daļa, kam ir mazliet savādāks viedoklis par to, kāda veida vajadzētu attīstīties valstī, un tas ir jāņem vērā. Tā ir jūsu interpretācija, bet referenduma jautājums bija par valodu. Jā, tā ir mana interpretācija. Es varu atļauties arī pamēģināt interpretēt rezultātus. Jūs ar savu parakstu panācāt faktiski to, ka šis referendums notiek, tāpēc es vaicāju, ko jūs esat iegūs, kāds ir jūs tas secinājums par to? Ja spriest pēc tā, ko esmu kādreiz lasījis žurnāla Ir ar savu parakstu, neesmu mudinājis cilvēkus īpaši aktīvi piedalīties un parakstīties par referendumu. Tikai 20% no tiem, kas paraksties pēc tā, kas bija rakstīts žurnāla Ir, to izdarīja pēc man parauga. Bet jā, es gribu pievērst uzmanību, ka tam, ka problēma ir, un tagad ir acīm redzam, ka problēma ir. Galvenais kā, nevis baidīties no tā, ka problēma ir definēta, bet ir jādomā par to, ka problēmas ir kādus ceļus meklēt, lai to atrisinātu. Bet jūs šo problēmu saucat ļoti plaši. Kas ir konkrētas lietas, varbūt tās, kas ir tās problēmas, kas ir jārisina? Ne jau pareizticīgo Ziemassvētki. Pareizticīgie Ziemassvētki, tas bija jautājums tā psiholoģiska rakstura. Cilvēkiem, teiksim, kas uzskata sev, kas pieder pie lingvistiskas minoritātes, viņam bija parasti, kas ir minēts daudzas aptaujās problēmas sekojuši. Nepietiekuši pašnāvniecībam, jo cilvēki ļoti klāji redz, ka kopš 91. gada tikai 2 cilvēki, kas bija ministri, bija pēc izcelsmes nelatviešu. Tas bija 3 dienas Meļņiks un Makarovs, kas bija no toreiz TBLNK vai vienkārši TB, es jau neatceros. Pažārnavs jau arī skaitījās nelā.
Nu, viņš Latvijas pēc pārsies nemaldos vienmēr ir bijis. Jā, Makarovs mums bija, ka viņš bija pēc pārs Krievs. Jā, jūs partijas biedrs Sergejs Mirskis apgalvo, ka viņš ir vācietis. Tas nav nekāds rādītājs par... Tieši tāpēc es esmu izmantojis vārdu lingvistiska minoritāte. Tas ir viens. Otrais, kāda mēra un cik liela mēra var izmantot krievu valodu. Trešais jautājums, kas ir saistīti ar to, ka daudz cilvēki vēl joprojām ir nepilsoņi, ieskaitot, teiksim, daudzas tādas, kas kādreiz balsojām par neatkarīgu Latviju, kā piemēram Sergejs Krūks, viņš ir tāds, pamanāmāks piemērs cilvēks, kam bija paredzēta loma pie apversuma nodrošināt neatkarīgas Latvijas radiostācijas darbību, viņš par pilsonāri nav kļuvis, un viņš ir principāli apsvērumu dēļ atteicis kārtot naturalizācijas procedūru. Tādu cilvēku ir daudz. Tas ir 3 galvenās problēmas, ko es minētu, un tas ir, ko es minētu, tas, ko cilvēki min. Bet tas Kruka situācija, tas ietilps tomēr jēdzienā pats vainīgs, un tas ir sakāms par lielāko daļu nepilsoņu. Galu galā, ko šie cilvēki grib, jo prasība tomēr ir ļaut viņiem runāt krievu valodā visās iespējamās situācijās, atteikties no jēdziena nepilsonis, un pat labam tiek vākti parakstu uz nulles variantu, saprotot, ka neviens ne otrs nekad nenotiks. Ko īsti gaida šie cilvēki, kas, kā jūs teicāt, balsoja par, tāpēc, ka viņiem kaut kas nepatīk par Latviju? Teiksim, tas aptaujas, ko es redzēju, daudz gadu garuma rādīja, ka galvenā problēma, ko cilvēkiem likuši pirmā vieta, bija nepietiekuša pārstāvniecība. Underrepresentation. Jā, tā to saka angļu valodā, jā, bet... Tas vienkārši tā angļu valodā, tas viens vārds, bet latviski... Jā, bet ja mēs runājam par šo pārstāvniecību, tad faktiski ar šo referendumu, šī referenduma organizēšana saskaņas centrs ir panācis to, ka tajā pārstāvniecībā viņam vismaz tuvākajā laikā nav nekādas izredzes nokļūt. Jā, piemēram, vienotība uztver referenduma rezultātus tāda veida, tā ir, diemžēl, vienotības kļūda. Jums nevajag pārliecināt mani par to, ka ir pietiekoša partnerniecība vai nav pietiekoša partnerniecība. Valsti, es runāju, teiksim, valdi, parlaments, ir jāpārliecināt cilvēkus, kas balsoja šajā referendumu par, ka attieksme pret viņiem ir tikpat godīga un taisnīgāka pret visiem pārējiem. Un ja viņi varēs pārliecināt, tad mums arī nebūs problēma. Bet vai tas ir tiešām jūsu uztverē svarīgākais rādītājs par ministru, vai viņš ir krievs vai latvietis? Es nesaku, ka ministrs Latvijas ir labāks vai sliktāks par ministru Krievas. Vienkārši esmu teicis, ka kopš 91. gada tikai 2 ministri bija etniski krievi, etniski nelatvieši, un tie cilvēki, kas piedara pie lingvistiskas minoritātes, uztver to, ka nepietiekuši pārstāvniecību. Bet neviena latviskā politiskā spēka pārstāvja nekad nav lieguši krievalodīgajiem nākt un stāties šajās partijās un aktīvi strādāt. Mēs redzam Jačeslavu Dombrovsku. Es domāju, tas būtu diezgan dīvaini, ja kādai partijai būtu, piemēram, etniski filtri, ka ja tu esi Latvijas vai Krievs, tad tu vari vai nevari stāties partijas iekšā. Tas diezgan būtu idiotiska situācija, bet Latvijas, kas nosacīta partijas, vienkārši nebija spējīgas aicināt cilvēkus un iet pie viņiem strādāt un cīnīties kopā par savām vērtībām cilvēku, kas ir nelatvieši. Vai nav tā, ka saskaņas centrs tagad arī pats zaudējis tos krievalodīgos? Jo jūs esat nonākuši strupceļā, jums vairs šobrīd nav izredzes nokļūt valdībā. Tas pirmam kārtam strupceļš, tas ir jūsu personisks apzīmējums, otrais. Tad nosauciet politiskos spēkus, kas ir gatavi kopā ar jums veidot valdību. Es domāju, ka līdz 14. gadam, ja mums nebūs iespējas izveidot kopīgu valdību, piemēram, ar Nacionālo apvienību vai vienotība vai ar Zetla reformu partiju, to mūsu vēlētāji ļoti labi sapratīs. Es šaubos, ka mūsu vēlētāji būtu sajūsma no tā, ja mēs strādātu kopā ar vienotību. Tas ir viens, bet otrais saskaņas centrs paliek spēks, kam ir patreiz visaugstākā atbalsta sabiedrība. Tas ir viens, un tas tomēr būtu jāpieņem kā fakts, un es pieņemu, ka saskaņas centrs šo atbalstu un tikai saglabāt arī vairos. Tad mēs arī skatīsimies, kas būs 13. kas būs 14. gada. Bet ko jūs šeit piedāvājat? Jūsu elektorāts ir kaut kas stāv ārpus Latvijas sabiedrības? Mūsu elektorāts ir absolūti tāda pati daļa no sabiedrības, bet mūsu elektorātam, acīm redzam, ir problēmas ar atsevišķiem vadošiem partijiem. Nevis ar sabiedrību vai ar valsti. Vai arī problēmas ar atsevišķiem vadītājiem saskaņas centrā? Droši vien viņi nebalsot par mums, ja viņiem būtu ar mums problēmas. Jūs nevarat, teiksim,
vērtēt, vai ne, tas ir pareizs, skaisti vai etiski vai vēl kaut kā. Cilvēki balso. Un nevienam nav tiesība vērtēt viņu izvēli. Es tā pieņēmu. Nē, bet man tomēr te ir šis jautājums. Jūs izvirzat šos cilvēkus kā kaut kas stāv ārpus Latvijas sabiedrības. Viņiem kaut kas nepatīk, viņiem kaut par kaut ko viņi ir neapmierināti, bet tik tiešām neviens nevar precīzi pateikt, ko tad īsti viņi grib. Pateikt tikai to, ka viņi grib vairāk krievu tautības cilvēku ministru kabinetā, nu tas taču nav nopietni. Tas taču ir absolūti nopietni. Diemžēl jūs to nevarat saprast, bet tā ir jūsu problēma. Tas ir ļoti nopietni. Arī tad, ja ir ļoti daudz krievu Rīgas domē, Daugavpils domē, Saeimā, nav jau tā, ka Latvijas ir pilnīgi izslēgti cilvēki. Latvijas Republika dzīvo 2 miljoni cilvēku. Pilsoņi ir pie 85%, etniskais sastāvs pēc pēdējās skaitīšanas 62 attiecīgi 38 cilvēki uzskata, tas ir saucams nepietiekuši pārstāvniecība. Tā ir valstis, ka jūs agrāk esat dzīvojis, izmantot tā termiņu. Izmanto gan, jā, bet ne jau kā rādītāji, ka, teiksim, Amerikā būtu cilvēki, kas teiktu, ka viņi ir kaut kā izslēgti, tāpēc, ka latviešu izcelsmes cilvēki nekad nav bijuši prezidenta kabinetā. Es saprotu, ka tas ir daudz mazāka grupa. Ir teiksim, zinām, atšķirība. Parunāsim varbūt mazliet tuvāk nekā Saeimas vēlēšanas ir pašvaldību vēlēšanas un kā jūs saredzat, es saprotu, es pieņemu, ka jūs arī turpmāk gribat būt Rīgas mērs arī pēc 13. Jā, vēlēt atbalstīs. Tad ar ko jūs varētu veidot kopā koalīciju, ja mēs redzam, ka Šlesera partijas vairs nav? Šlesers partijas vairs nav. Amerikungs veidos savu partiju. Mums vēl pirms krietna laika bija noslēgts bloka līgums starp konkrētiem deputātiem, kas bija ievēlēti Rīgas domes no Saskaņas centra un no toreizējais LPPLC. To parakstīja nevis partijas vai partiju apvienības, to parakstīja konkrēti deputāti, un tā līgumā arī minēts, ka mēs strādāsim arī pie tā, lai iet uz vēlēšanām kā viens saraksts, un tāda varbūtība augsta un tā pastāv. Skatīsimies. Vai kopā vai atsevišķi? Kopā ar Ameriku partiju varētu veidot viens saraksts? Jā, ir tāda ļoti augsta varbūtība, ka mēs kopā Ameriku kungu veidosim to vienot sarakstu. Arī Lindermans ar Osipovu pieteikuši, ka viņi veidos partiju. Jūs redzat kaut kādas sadarbības iespējas ar viņiem? Es ļoti šaubos, ka viņi izdosies pārvarēt pat 2% sliekšņi, bet, lai piedalās, ja grib. Mums ir brīva valsts, visi var piedalīties, ja viņi ir pilsoņi, tad vēlēšanas. Bet plašākā nozīmē, vai jūs baidāties no tā, ka no jums sāks nākt no radikālā spārna? Mēs ne. Mēs esam pārdzīvojuši daudzas vēlēšanas un pārdzīvosim arī šeiks. Labi, un kā jūs vērtējat Repšas jauno organizāciju? Man liekas, ka viens no dibinātājiem nesen izteicās arī, ka varētu sadarboties ar Saskaņas centru. Kurš ir minējis, ka var sadarboties? Šķiet, ka Titāvs arī Jaunups iepriekš bija, cik es saprotu, jūsu pusē. Nē, es vienkārši pajautāju, ne tāpēc, ka gribu to apšaubīt, vienkārši neesmu to dzirdējis. Pirms daudziem gadiem Repšas kungs ir atnes politika, lai cīnīties ar tautas partiju, izskatās, ka tagad viņam nāks atgriezties, ja viņš tiešām plāno atgriezties politika, lai cīnīties ar tautas partiju numuru 1, tas ir tas, par ko kļuvusi vienotība. Jūs uzskatāt, ka vienotība ir kļuvusi par tautas partiju? Numuru 2, jā, versija 2.0. Versija, kādā nozīmē? Ciniska, bezkaunīga, divkusīga, korumpēta, pietiekuši. Iesim tagad drusku tālāk atpakaļ. No jūsu nopludinātajiem e-pastiem ir redzams, ka jums ir bijušas ļoti ciešas attiecības ar vienu konkrētu televīzijas kanālu, kurā tā skaitā redakcionāla ietekme, kura rezultātā var rasties iespējas, ka jums patiesībā bija ļoti daudz lielāki izdevumi pirms pēdējām pašvaldību vēlēšanām, nekā jūs uzrādījāt. Izdevumi mums bija atbilstoši likumam, viss ir iesniegts knabam. Baidīties par kaut kā mums tiešām nav pamata. Tad varbūt jūs varētu paskaidrot tomēr, kādēļ jūs sūtījāt Urbanoviča kungam ziņojumu, kur absolūti nepareizi skaitļi minēti, proti, ka tur vairāk kārtīgi, es nenosaukšu šobrīd precīzi, ir pārsniegti tie finansējumi apmēri, kādus jūs esat oficiāli norādījuši. Mēs esam oficiāli norādījuši tos izdevumus, ko mēs esam reāli izterējuši. Jā, bet kāpēc jūs sūtījāt Urbanovičam ziņojumu ar pilnīgi citiem skaitļiem, daudz lielākiem? Jūsu jautājums patreiz ir absolūti izrauts no konteksta, ja mēs runājam par to konkrēti. Ja mēs runājam konkrēti par mēs runājam konkrēti par to e-pastu, ko es patreiz mēģinātu aprakstīt. Jūsu jautājums ir absolūti izrauts no konteksta. Tas ir viens, otrais knabam iesniegts visi attiecīgi dokumenti,
Knabam bija iesniegti visi dokumenti par saskaņas centra vēlēšanas termiņiem, kas atbilst patiesībai. Bet jūs maldinājāt Urbanoviču, vai kas bija? Tas bija? Par to, vai es mēdzu maldināt Urbanoviču, vai es nemēdzu to darīt, tas ir mūsu intīmas problēmas, nevis jūs. Bet tā saraksts ir nākus atklātībā, tā vairs nav jūsu un Urbanoviča darīšana tikai. Atkārtošu trešo reizi. Visa informācija, kas pēc tam starp citu tika arī daudz reiz pārbaudīta par to, cik ir izterējis saskaņas centrs, ir iesniegta Knaba. Un ticiet man, ja mums būtu kaut kādi pārkāpumi, vai mums būtu problēmas ar finansējumu, ņemot vērā to, cik uzmanīgi mēs esam tā pārbaudīti, tas būtu atklāts. Bet mums nebija nekāda pārkāpuma. Bet tad runāsim ārpus Knaba kategorijām, runāsim ārpus ētikas kategorijām. Ja nemaldos, jūs kādreiz bijāt man kolēģi žurnālistikā, strādājāt pirmajā Baltijas kanālā un piedalījāties raidījumā Skats no malas. Tad, kad jūs bijāt, kad jūs bijāt PBK cilvēks un ziņu nodaļas vadītājs, vai jūs būtu bijis ļoti priecīgs no Rīgas mēra saņemt instrukcijas par to, cik garus sižetus taisīt, ko viņos ziņot un tā tālāk un tā? Tas jau ir jūsu interpretācija par to, kas ir tais pastos, kas bija nozagti un liela mērā safabricēti. Ja? Mēs varam pa datumiem apskatīties, kāda sižeti konkrētajā dienā bija un kā viņi tika atspoguļoti, piemēram. Jūs patreiz gribat izmantot kā argumentu pastus pat autentiskumu, kuru neviens nevar pierādīt. Ušako kungs, mēs varam runāt par konkrētiem gadījumiem, un es jums konkrēti varu minēt. Par konkrētiem gadījumiem jūs nevarat runāt. Bet vai jūs noliecat, ka tie ir īstie pasti? Es esmu teicis daudzkārt, ka man bija nozagts e-pasts sarakstē, un tas, kas ir publicēts, daļa un tā ir safabricēta. Viss punkts. Šako kungs, jūs gribat noliegt, ka nekad nesat labojis nevienu? Mēs esam ļoti aktīvi vienmēr informējuši mēdījus par saskaņas centra aktivitāti. Ko jūs saprotat ar informēšanu, vai žurnālista darba labošana ir informēšana? Žurnālista darba labošana nenotika, mēs runājam par to, ka mēs informējam, piedāvājot Tad jūs noliedzat, ka jūs esat to darījis? Jūs, ja es ļausiet man pabeigt, es arī tad pamēģināšu izstāstīt savu domu. Mēs esam aktīvi informējuši žurnālistus par to, ko es dara, un ja saskaņas centrs par tām aktivitātēm, tas ir viens, un ja mums vajadzēja, piemēram, dot papildu informāciju, to mēs vienmēr esam darījuši. Vai tā ir sakritība, ka pirms referenduma, šī referenduma, tieši šis pats kanāls ļoti aktīvi informēja par parakstu vākšanas kampaņu un arī aicināja piedalīties konkrēti? Es domāju, ka kanāls, kam absolūtais vairākums no auditorijas ir krieviski runājuši Latvijas iedzīvotāji, neinformētu par tik svarīgu šai auditorijai notikumu, tas būtu ļoti dīvaini. Vai saskaņas centrs šo te reklāmu, kas izskanēja PBK, ir kaut kā iekļaus informācijā Knabam par šiem te referendumu izdevumiem? Jautājums kaut kā iekļaus, viņš nav īpaši profesionāls, bet ja kanālam bija vēlme... Es nezinu, kādā veidā jūs to darat. Es vienkārši esmu noraidījis uz to, ka jautājums varēja būt arī mazliet precīzāks, bet kanāls ir veidot savu redakcionālo politiku, informējis sabiedrību, savu auditoriju par to, kas notiek valstī. Tāpat, ka žurnāls ir arī informējam savus lasītājus par to, kas notiek ap referendumu, paužot arī citu pozīciju. Tas pats būtu, ka tos rakstus, kas publicē žurnāls ir, vajadzētu iekļaut, piemēram, vienotības atskaites Knaba. Diez vai to darīs vienotība un diez vai to darīs žurnāls ir. Es domāju, ka tas ir, ka jūs šobrīd ļoti nepamatoti apvainojat žurnāli ir, bet kā jums šķiet, cik kopumā izmaksāja tā kampaņa, tā reklāma PBK? Vai jums palīdzēt atrast pirmā Baltijas kanāla preses sekretāra telefonu numuru? Nē, man ir, paldies. Viņi, diemžēl, neatbild un nesniedz nekādu informācijas centros. Turpināt mēģināt. Bet jautājums, vai jūs pats tagad esat saukts uz drošības iestādēm jautājumā par kampaņas finansējumu? Urbanoviča kungs gan es saprotu, ka ir bijis. Urbanoviča kunga telefonu numuru jūs arī droši vien zināt, es neesmu nekur saukts un man nav nevienas jautājums uzdots. Vai atpakaļ skatoties, kā visu Rīgas iedzīvotāju mērs, vai jūs būtu otrais parakstījis to petīciju un darīs to pietiekami skaļi un trokšņaini, lai visi pamanītu? Jā, absolūti. Tā paša iemesla dēļ, ka ir neapmierināti un... Pilnīgi. Jā.
Matīs ir neierasti kluss priekšrādio, vai varbūt mēs abi esam neierasti skaļi, varbūt ir kaut kas jautājums, jo mums iet laiks uz beigām ar žurnālistiem. Man ir vairāk jautājumu sagatavot par Rīgas satiksmi, un vēl nesen Rīgas satiksmi sacīja, ja nesaņems papildus dotāciju, tad iestāsies maksāt nespēja. Tajā pat laikā pašvaldībā tiek izskatīts projekts par vairāk nekā 4 miljoniem latu uzstādīt sabiedriskajā transportā video novērošanas kameras, navigācijas ierīces. Lai arī Rīgas satiksme formāli pati šo te projektu neīstenot, bet viņi maksās par šiem te pakalpojumiem, bet tā summa joprojām nav nosaukta. Cik tas izmaksās Rīgas satiksmei? Ja mēs runājam par Rīgas satiksmes budžetu, pirmkārt, pagājušajā gadā bija pieņemts lēmums, ka dotācija uzņēmumam tiks dota 3 daļas. Pirmā daļa ir kā konstanta un liela daļa kopā ar pieņemtu budžetu. 2 daļas tiks dotas pavasārī un rudeni, ņemot vērā dinamiku ar degvielu cenām un pasažieru skaitu. Jo patreiz, piemēram, noprognozēt, cik rudeni maksās dīzeļdegviela, patreiz neviens nevar. Līdz ar to tas vienkārši tiks korģēts. Un līdz ar to tie 12 miljoni, kas patreiz ir minēti, ka tie zaudējumi nav īsti pareizs cipars. Viņš gramatvediski ir pilnīgi pareizs, bet ņemot vērā, ka vēl būs 2 dotācijas, kas tiks piešķirtas, ka bija arī plānots. Tad Rīgas satiksme sabiezina krāsas, tā jūs gribat teikt. Jo viņi paši ir atskaitēs minējuši, ka draud iestāties maksāt nespēja. Ja viņam neviens nedos to papildu dotāciju, protams, viņam nebūs īpaši viegli, bet ir absolūti skaidrs, ka viņi saņems papildu dotāciju aprīli, kad būs balsojums par pavasara grozījumiem un arī rudeni. Visdrīzāk tas būs oktobrī. Līdz ar to viņi kā gramatvediski visu norāda pareizi, bet tā dotācija ir sadalīta 3 posmos. Tas ir viens. Otrais, gribat vēl atgādināt, ka kopš 9. gada kopējā dotācija uzņēmuma Rīgas satiksme ir samazināta pa 6 miljoniem latiem, kas ir, ievērojama summa. Tas ir 2, ja mēs runājam par uzņēmumu Rīgas sāts, kas tagad strādā pie šī projekta izstrādes. Tas ietver sev pirmkārt GPS, tas ir tā navigācijas sistēma, lai mēs varētu labāk nodrošināt transporta kustību maršrūtiem un atbilstību sarakstiem plus video novērošana, kas ir saistīta ar cīņu gan pret vandāļiem. Tas izmaksā uzņēmumu apmēram 130 000 gadu. Kāda būs summa, ko Rīgas satiksme maksās Rīgas sacī par uzturēšanu? To patreiz jums neviens nevarēs atbildēt, jo būs pirmkārt skaidrs, cik maksas tas projekts, tas ir 1. Cik ilga laika posmā tas projekts tiks iztenots, tas ir 2, jo 4,5 miljonu lati gada tas ir 1, 4,5 miljonu lati, piemēram, 3 gadus tas ir mazliet savādāk. Plus jautājums ir par to, cik aktīvi viņi varēs turpināt pārdot reklāmu. Tāpēc, ka šīs tehniskais risinājums arī nozīmēs video monitoru iekārtošanu sabiedriskajā transporta, līdz ar to tas dos ieņēmumus, un tad būs arī skaidrs, cik viņi piedāvās Rīgas satiksmē par to maksāt, un ja tas būs Rīgas satiksmei, viņi varēs to pacelt, tad tas jautājums turpināsies, un iespējams arī pozitīvi beigsies. Bet tāpat Rīgas satiksme gaužas, ka nepietiekamās dotācijas dēļ iespējams būs jāslēdz šie te pierīgas maršruti, vismaz izsūtītajās no tā to var izsecināt. Tur ir mazliet savādāk. Ir Rīgas pašvaldība, kur viss, kas funkcionē Rīgas pašvaldība, tiek uzturēts par Rīgas pašvaldības nodokļu maksātāju naudu. Rīdzinieki. To maksā. Ir attiecīgi pierīgas pašvaldības, kur dzīvo cilvēki, kur maksā savus nodokļus, strādājot visdrīzāk Rīga, bet nodokļi viņi maksā tā ir pašvaldība, kas ir... Ne visi, bet daudz arī ikdienā tērē naudu Rīgā. Jā, bet viņi strādā, viņi saņem algu attiecīgi Rīga, bet nodokļi visi iet uz tām pašvaldībām, kur viņi dzīvo. Attiecīgi, kur viņi deklarētu. Kur viņi deklarētu, vispārreiz. Un tas ir tīri godīgi, ka Rīgas nodokļu maksātāji nevar nodrošināt par savu naudu sabiedriskā transporta kursēšana, dotēt sabiedriskā transporta kursēšanu ārpus Rīgas robežām. Tas ir tīri loģiski. Par to ir jāmaksā kādam citam. Agrāk par to maksā valsts, kas bija, tīri pareizi, ja mums ir 2 pašvaldības, starp tām pašvaldībām kursē transports, un tas transports ir dotēts, un tad dotācija nosēdz valsts. Ja tas nevar būt viena pašvaldība. Šai situācija, kad valsts negrib vairs to tālāk dotēt, ir loģiski, ka par to ir jāmaksā katrai konkrētai pašvaldībai. Ir 2 maršruti uz šo pašvaldību, lūdzu to starpību nomaksājiet. Bet šie cilvēki brauc uz Rīgu strādāt, viņi atstāja savu naudu ikdienā iepērkoties un tā tālāk. Bet nodokļus viņi maksā pie sevis. Un šo sabiedrisku transportu uztur tie cilvēki, kas ir piedeklarēti Rīga. Tas ir ļoti normāli, godīgi pieejami. Bet ja Rīgas satiksmē trūks naudu, saprotot, kāda ir populisma loma politikā, vai nebūtu laiks pārskatīt to sarakstu visi, kas var pa velti braukt, jo man kaut kā liekas, ka Vairvīķa Freiberga un Raimonds Pauls var atļauties 50 centīmus samaksāt par tramvaju, lai arī viņi ir pensionāri.
Pensionāra skaits, kam pensijas ir virs iztikas minimuma, es nemaldos, ir ap kādiem 15%. 85% pensionāriem pensijas ir zem iztikas minimuma. Un šai situācijai mēs neplānojam nekādā veidā pārskatīt tās atlaides, kas patreiz ir sabiedriskā transporta. Man vēl būtu arī jautājums par Rīgas brīvostu. Vakar skatījos raidījumu de facto. Un radās iespējas, ka jūs vispār nekontrolējat to, kas notiek brīvostā. Nu, kā tas varēja nākties, ka jūs televīzijā sakat, ka līgums nav parakstīts un netiks parakstīts, un tajā pašā laikā tas ir izdarīts? Mums visiem patreiz valdes locekļiem ir daudz jautājumu Loginau kungam par to, kas notika ar Spiles pļāvām, gan sakot no tā, ka valdes locekļi nebija informēti par to, ka viņš tur ir iekšā. Un es domāju, ka būtu pilnīgi pareizs ceļš, ja viņš par to pirmkārtam informētu valdes locekļus un tādu vērstos Knaba, lai Knabs iedotu, teiksim, atzinumu par to, vai ir vai nav interešu konflikts. Bet tas viss nav noticis. Jūs tiešām... Varbūt jūs ļausiet man tomēr paturpināt. Es stāstu, kāds būtu pareizs ceļš. Viņš to nav izdarījis, plus līgums tika parakstīts, ka tas ir paskaidrots saistībā ar to, ka to vajadzēja aizsūtīt Knabam, lai Knabs varētu pēc iespējas ātrāk sniegt savus atzinumus. Šai situācijai es varu pateikt tikai vienu. Es gaidīšu Knaba atzinumu, un kad būs Knaba atzinums, tad mēs arī lemsim visi par to, ko darīt tālāk. Nē, bet jautājums bija, kurš kontrolē situāciju Rīgas brīvostā? Ja jums aiz muguras vienkārši noslēdz līgumu, jūs pat to nezināt. Jā, es to nezināju, un tas, diemžēl, ir noticis tāda veida, līdz ar to. Kādus vēl darījumus šādā veidā kārto? Mēs sagaidīsim Knaba atzinumu, kurš pateiks, ir interešu konflikts vai nav interešu konflikts, un atkarība no tā, kāds būs atzinums, arī tālāk sekos rīcība. Un kā jums pašam liekas, ja tagad ir redzams, ka patiesībā šī uzņēmuma stāv brīvostas pārvaldnieks, tur nav nekāds interešu konflikts? Grūti spriest, jo no vienas puses Spiles pļāvas ir absolūti tukšas. Mums nebija neviena investora, kas gribētu tur iet un investēt naudu. Tas ir viens. Nebija tā, ka bija, piemēram, konkurss un kāds būtu dabūjis kaut kā, teiksim, pieejumu kādam labam. Nē, tukšas pļāvas, un tur ir tikai iziet no tā līguma pienākums investēt naudu. Viņi nav saņēmuši nekāds atlaides. Tas pļāvas ir iznomātas uz tiem pašiem nosacījumiem, kāda veida tika iznomāta cita zemes gabala Rīgas brīvostā. Līdz ar to tas ir pienākums maksāt par to teritoriju, par kuru patreiz neviens nemaksā. Plus tajā līguma ir arī noteikts normas, ja konkrēta laika perioda nav veikts nekādas investīcijas, tad līguma tiek lausts. Līdz ar to no tā viedokļa nav nekāda interešu konflikta. Nu, skaidrs. Interešu konflikts nav arī tajā, ka jūsu padomnieks, tūs cilvēks, kuram faktiski jūs varētu būt pateicīgs par savas dzīvības izglābšanu, ir ticis pie, vērienīgiem apdrošināšanas brokeru pakalpojumiem. Tur arī nav nekāda interešu konflikta. Ja jūs paņemsiet katru uzņēmumu, kas patreiz maksā par apdrošināšanas pakalpojumu, viņi visi maksā mazāk nekā ir bijis agrāk. Jā, bet tas noticis bez konkursu. Jo likums neparedz konkursu. Bet tas ir ētiski, tur viss kārtībā. Likums neparedz konkursu, tas ir viens. Jautāju, vai tas ir ētiski? Likums neparedz konkursu, tas ir viens, un uzņēmumi maksā mazāk, kas ir svarīgākais. Jā, patreiz par apdrošināšanās pakalpojumu tiek maksāts mazāk nekā ir bijis agrāk. Bet tas viss ir iekļauts cenā, šie te brokeru pakalpojumi. Var iekļaut jebko. Viņi patreiz kopumā pēc visiem iekļaušanām un tā tālāk maksā mazāk. Bet pelnu taču jūsu kolēģis. Uzņēmumi maksā mazāk. Rīgas nodokļu maksātājiem tagad apdrošināšanas pakalpojumu šos uzņēmumus maksā mazāk. Varbūt kāds varēja vēl zemāku cenu piedāvāt? Iespējams, bija aptauja. Aptauja bija veikta, tie dokumenti visi ir. Bet jūs sakat, te tomēr centrālāks jautājums. Mēs gaidīsim Knabu, mēs gaidīsim augstāko tiesu, mēs gaidīsim... Nē, augstāko tiesu mēs negaidīsim. Jā, bet es runāju par to, ko politiķi mēdz teikt par šīm lietām. Kur ir veselais saprāts, Ušakov kungs, ja ir redzams papīros, ka Loginovs stāv aiz tā uzņēmuma? Nē, gaidīsim Knabu. Nē, es atvainojos. Es atkārtošu vēlreiz. Varbūt es kaut ko sapratu. Varbūt es neko nesapratu. Šis līgums nozīmē, ka stāv tukšas teritorijas, kur patreiz var ganīt mailūpus. Tur nekas nav noticis pēdējo 20 gadu laiku, un patreiz arī nav plānots, ka kāds labums varētu parādīties arī nākotnē. Ir konkrēta kompānija, kas gatavi investēt tur naudu, maksājot Rīgas brīvostē tādu pašu cenu, kā maksā jebkura cita kompānija, iziet no tās katrasālas vērtības nomas maksas. Uz tādiem pašiem nosacījumiem, pēc kuriem maksā vispārējais kompānijas, apņemoties veikt investīcijas. Un pēc tam pats Loginovs uzraudzīs, kā tiek veiktas investīcijas.
Viņa uzņēmums veic investīcijas. Ja investīcija netiek veikts, tad līguma ir atrunāts, ka līguma var laust. Bet ja viņi neveiks investīcijas, saprotiet, lūdzu, stāv tukšas pļavas, par ko tiek maksāt īres maksas. Ja viņi tur neveiks investīcijas, vienkārši lai maksāt īres maksu brīvos, te kur viņam ir biznesa? Kur viņam ir labums? Kas man var pastāstīt? Es to neredzu, piemēram. Līdz ar to man ir atklāts jautājums, vai tur ir interešu konflikts vai nav. Līdz ar to ir knap, kur mēs aizsūtām visu papīrus paši, un lai viņi arī izvērtē. Ja knap pateiks, ka nav interešu konflikts, vai tas nozīmē, ka šis te cilvēks, ja nemaldos Loginov vietnieks šajā gadījumā, kurš noslēdz to līgumu, tad jūs nekā viņu nesodīsiet, ja viņš jums aizmuguriski valdē nezinot slēdz šādas līgumus? Kad mēs dabūsim atzinumu no knaba, tad mēs arī vērtēsim to, kāda veida bija sagatavot šīs lēmuma projekts valdes sēdē. Kāpēc mēs nebijām informēti par, teiksim, visiem uzņēmumu dalībniekiem. Un arī par to, kāda veida bija šīs līgums slēgts. Par to būs arī atsevišķs runa. Labi, ar to mums arī ir šī sadaļa jābeidz. Es teikšu lielu paldies kolēģiem Matīsam Arnicānam un Indrai Sprancei no žurnāla Ir un Latvijas radio neattiecīgi. Pēc maz brīža atgriezīsimies ar klausītāju zvaniem. Raidījums Krustpunktā. Lūk, ļoti īsts brīdis. Ja jūs vēlaties kaut ko jautāt Rīgas mēram un paņemiet lūdzu austiņas Ušakov kungs 6722 888 6722 5599. Labdien, lūdzu! Halo! Jā, lūdzu! Labdien! Labdien! Man ir tāds jautājums Rīgas mēram. Kā viņam tagad būtu nērti būt par Rīgas mēru, ja viņš nostājās tā, aizstāvot otru valodu, nevis latviešu valodu, kā vienīgo šeit Latvijā, kur mēs citu varam dzīvot. Un pa Baltijas pirmo kanālu tad klausos, ka žurnālists norāda prezidentam, kurš atbalsta 16. martā to gājienu. Kā tas varētu būt? Jūs saprotiet, tie cilvēki arī ir karojuši par brīvu Latviju. Sāksim ar latviešu valodu. Ko darīs Rīgas doma patreiz? Mēs esam vienīga institūcija, kas organizē bezmaksas latviešu valodas kursus. Aprīlī mēs vēl pieliksim finansējumu, jo pieprasījums pēc šiem kursiem ir nenormāli liels. Tiešām? Mēs esam apmaksājuši janvārī 1300 vietas, viss šis vietas bija aizpildīts pa vienu dienu. Nenormāls pieprasījums. Mēs tagad ieguldīsim vēl pie 100 000 lātu, lai organizētu pirmam kārtam vispārējais kurs. Tas pašs, jā, bet mēs varam organizēsim kursus atsevišķiem vēl profesiju grupam, piemēram, ir viennozīmīgi skaidrs, ka mēs to organizēsim papildus kursus, teiksim, bērndārza auklītam, visam tam darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams, un arī piedāvāsim citam grupam. Mums patreiz notiek arī sarunas ar atsevišķiem ministriem, lai cilvēkiem, kas strādā Rīgā, palīdzētu latviešu valodu apgūt. Tas ir vienīgais, ko patreiz Rīgas doma var darīt, un kas ir būtu nepieciešams darīt visam pārējiem institūcijiem, bet neviens to nedara. Nāksies darīt tikai mums. Bet, ko jūs prāt tas liecina? Ir kā nekā pagājuši tomēr 22 gadi, kopš mēs dzīvojam neatkarīgā Latvijas valstī. Tikai tagad kādam ir ienācis prātā, ka varbūt vajadzētu tomēr to latviešu valodu iemācīties? Varbūt tikai tagad kādam ir ienācis prātā piedāvāt cilvēkiem bezmaksas kursus, lai viņi varētu apgūt valodu, nemat vērā, ka situācija ekonomika vienmēr bija pietiekoši, teiksim tā, nebija pietiekoši viegla. Un cilvēkiem daudziem maksa par kursus, nozīmē izšķirties, vai viņi šomēnes samaksas par dzīvokli vai par kursiem. Kā jūs iemācījāties latviešu valodu? Es to darīju skolā, pēc skolas. Jā, ko bija pēc idejas visi ir izdarījuši šeit Latvijā. Es jūsu vietu tomēr nespriestu, ko vajadzētu vai nevajadzētu cilvēkam darīt ar viņu brīvu izvēlē, ne jums par to spriest. Labdien, lūdzu! Labdien! Lūdzu! Es gribu 3 jautājumus iedot Ušakov kungam. Sāksim ar vienu. Bet viņam 3 vajag. Jo visu laiku viņi mums to Latgali nolikuši tādā, es no Latgales zvanu, ka te ir bezdarbs, viss kaut kas, lai viņš palasa vietējo Latgales avīzi. Viņš vajadzēs, cik tur daudz darba vieta ir, lai iet strādāt. Neviens negrib strādāt. Tas ir kaut kas cits. Tad vēl, lai viņi aiztais to kontrabandu, kur iet pāri robežai. Būs viss ļoti labi. Nevajadzēs spekulantus un varēs dzīvot. Tad vēl viens jautājums viņam par saskaņu, ka jūs taisīja tagad mums to referendumu, kas atmaksās tos 2 miljonus, jo viņi cīnās tikai par ekonomiku. Es esmu dzirdējis, ka viņiem vajag tik ekonomiku. Kāpēc viņi paši šito dara?
Nē, par tām darba vietām brīvam, arī tāda pat problēma ir Rīga. Mums ir samazinājis bezdarbnieku skaits, mums ir vairāk brīva darba vieta, bet trūcīga personu skaits arī ir pieaudzis, jo mums tā ir tā galvenā problēma, ka iemaņas tiem cilvēkiem, kas ir bezdarbnieki, un iemaņas, kas ir pieprasīts darba tirgu, nesakrīt. Un tā ir problēma Rīga, un tā ir īpaši liela problēma Latgale, ka cilvēki, kas var strādāt, un cilvēki, kas ir pieprasīti, tie ir, atšķirīgas kategorijas. Labdien, lūdzu! Labdien! Labdien, halo! Labdien! Esmu ļoti samulsusi. Es tagad klausos, ka jūs intervējat. Es nesaprotu, vai Krievijas guberņas mēru, vai Eiropas Savienības valsts, proti Latvijas galvaspilsētas Rīgas mēru. Esmu ļoti samulsusi. Jūs esat uzdevusi ļoti retorisku jautājumu. Jums ir kas sakāms par? Es piekrītīšu, ka tas bija pietiekoši retorisks jautājums. Labdien, lūdzu! Labdien! Lūdzu! Labdien, Ušakov kungs! Labdien! Gribu uzsvērt visiem, kas klausās, ka zvan latvietis, kurš ir savu laiku, nevis savu laiku, bet visu laiku par jums balsojas, lai nedomā, ka tikai Krievu balso. Un man tāds jautājums, vai... teiksim, par tiem dzīvokļu jautājumiem, vai patiešām ir 5 gadi jābūt deklarētam, vai, manā gadījumā es 3,5 gadu deklarēts, bet 5 gadus es bišķi pār 5 dzīvoju Rīgā ar oficiālā līgumu, visu var pierādīt, ar dokumentiem, teiksim, man ir 3 bērni, es vienkārši, man būtu, ja es dabūtu pašvaldības dzīvokli, tad man būtu 75% atlaidi, būtu vieglāk īri nosekt. Jūs gribat, lai pašvaldība jums piešķir dzīvokli? Tur es tagad iesniedzu papīrus, man jau uzreiz teica, jums atteiks, tāpēc, ka jums nav deklarācija 5 gadi. Un 5 gadi bija izvēlēts, ka tas radītājs, jo no vienas puses viss tas ir apmaksāts, tie dzīvokļi, viss tā programmas no tieši rīdznieku naudas, tie, kas ir piedeklarēti Rīgā. Un otrais, tas arī bija izvirzīts, tie var būt 4 gadi, varēja būt arī 6 gadi. Tas bija izvirzīts arī kā radītājs, jo tu dzīvokļu skaits ir mazāks nekā cilvēku skaits, kas stāv rinda. Patreiz, kad mums tā pozitīva dinamika ir apmēram plus 1000 dzīvokļu gada, ko mēs būvējam katru gadu, un tad attiecīgi mēs varam samazināt rindu pa 1000. Tas ir, ja kopēja rinda ir 6000, tas nozīmē, ka pa 5-6 gadiem mums ir visas cerības to izkaut. Tad mēs arī varēsim tas prasības arī liberalizēt, teiksim, pārēt no 5 gadiem uz 4 gadiem, bet patreiz mēs varam, protams, no 5 pārēt uz 3 gadiem, bet arī, pateikšu jums atklāti, ja mums ir tagad virs 5000, mēs šogad nodosim vēl 1000 dzīvokļu, nākamgad arī, ja izdosies tikpat daudz, tas arī kādu laiku prasīs, un kad tie dzīvokļi, ko mēs varētu piedāvāt jums, būs jau gatavi, jums arī būs tie pieši 5 gadi nodeklarēt Rīgu. Bet ko nozīmē mēs nodosim? Rīgas pilsēta kā tāda būvē un mājas pieder Rīgas domei? Jā, un tie nav privatizējumi. Jā. Ne pašvaldības, ne municipālajie dzīvokļi, ne sociālajie dzīvokļi nav privatizējumi. Tas ir vienkārši īres līgums. Bet tas ir piemērots darbs, jūsuprāt, pašvaldībai būt par nekustamā īpašuma mākleri? Mēs neesam makleri, mēs piedāvājam šos municipālus un sociālus dzīvokļus ļoti konkrētam kategorijām. Tas ir saimnieku mājas mitnieki, tas ir bareņi, tas ir daudz bērnu ģimenes, un te ir, piemēram, vientuļi pensionāri vai vientuļi invalīdi. Tas, kas atbilst arī noteiktam prasībām. Tas ir kategorijas, kas saņem tādu veidu sociālu atbalstu, tas nav makleru darbs. Labdien, lūdzu! Labdien! Lūdzu! Man jautājums Ušakov kungam ir, es esmu vecāka par brīvības pieminekli, un tajā laikā, kad es dzīvu, tad no visiem latviešiem savāca naudu brīvības pieminekli celšanai pa 2 latiem no katra ģimenes locekļa. Un tagad ir pagājuši tik daudz gadi, tajā laikā bija 82% latviešu un tikai 7 krievi. Un tagad šodien man ap svēto vietu latviešiem ļaustīsies krievi. Kā tas ir saprotams un noteikts, kurā datumā es tur varu iet un kur es nevaru iet? Bet tie taču būs Latvijas iedzīvotāji, kas tur ļaustīsies, skundze. Bet krieviski. Es esmu dzimusi Latvijā vienā vietā, visu mūžu esmu nodzīvojusi.
Nu, es domāju, mēs pieskaitīsim to arī pie tas grupas, kur ir retoriskie jautājumi. Jā. Piedāvājam, tad, kad jūs piedzimāt, kundze, bija ļoti daudz cilvēku Latvijā, kas runāja vācu valodā, tāpēc, ka tas skaitījās smalki. Tā nav gluži latvīska lieta. Kā Rīga ir tikus galā? Šogad mums bija pateicīgi īsa tā sniega sezona, bet kāds ir, tā teikt, sausais atlikums tagad, kad tā iet uz beigām? Nu, izturējām mazāk nekā varējām. Jā, bet ar notekūdeņiem un vispār. Jūs man vienreiz stāstījāt, ka 70% notekūdeņu sistēmas ir aizdambēts ar smiltīm. Vai šogad ir jau 75%? Nu, nē, vairāk nav kļuvis. Ir kļuvis mazliet mazāk, jo notiek tīrīšanas darbi, bet nekas būs šogad. Tas svarīgākais, ja mēs runājam par ielām un ceļiem, ka būs 1,5 miljonus papildus pie remontdarbiem pagalmos, ko darīs izpildu direkcijas, un būs lielāks finansējums, tas ir, es nemaldos, pavisam kopā pie 2,6 vai 2,7 miljoni, tas ir ielas seguma remonta darbi. Tas nozīmē, ka tas bedres, kas paradies un ko mēs varēsim normāli sākt remontēt tikai, kad tā vidē temperatūra būs starp 5 un plus 10 grādiem, patreiz, kamēr ir mīnus, tad nevar neko darīt. Tomēr mēs situāciju dabūsim atpakaļ pie puslīdz normāla stāvokļa, bet, diemžēl, tā ziema bija ar tām izmaiņām. No minus 20 uz plus 5, un tas ir ļoti kaitīgs, diemžēl, asfaltam. Tā ir. Jā, viens klausītājs runā par Valdemāru ielu, ko pavisam nesen rekonstruēja un jau ir pilna ar bedrēm. Tur, es nemaldos, tas gabals bija par šitas uz garantijas, līdz ar to tas netiks remontēts par pilsētu naudu. Bet pārbaudīšu, bet vismaz tā bija, cik es atceros. Labdien, lūdzu! Daļai jau atbildējuši, ka kungs, tīri saimnieciski, bez politikas. Paskatieties, kāda izskatās pilsētā iekšpagalmi. Es nezinu, vismaz Imantā ar bērnu ratiņiem pastaigāties. Jā, jūs pat dzirdējāt, Ušakovs par to runāja. Tas pagalmos neremontēja visus tos gadus, mēs pirmo reizi pieliksim tik daudz naudas, tas būs 1,5 miljonus, tas ir, arī vajag saprast, ka 1,5 miljonus tas ir daudz, bet tas nebūs, ka visi pagalmi tiks izremontēti. Izremontēsim daļu, un būs arī tā, ka tie pagalmi, kas netiks izremontēti, to pagalmu iedzīvotāji būs mazliet aizvainoti, tāpēc, ka citiem būs izremontēti, bet nākamgad vismaz arī turpināsim to programmu. Jā, man ir maziņš pagalmiņš Avotielā, nāciet un remontējiet. Nosauciet precīzi adresi. Viņam arī nav tik liels problēmas. Par Kundziņu salu un līgumu ar Uralchīmu. Es gribētu dzirdēt ne tik daudz par to līgumu kā tādu, jo tas ir viens konkrēts jautājums. Bet kāda ir vispārējā Rīgas pilsētas filozofija attiecībā uz Kundziņu salu kategorijā, ka tur tomēr dzīvo cilvēki un tur grib cilvēki darīt lietas ar ļoti bīstamām sprākstvielām? Un amoniāku un visu pārējo. Mums ir tie divi liela projekti. Viens ir Baltikola termināli, kas ir Bolderāja Komerforta, un otrais ir Kundziņu sala. Atšķirība ir tā, ka uz Bolderāja, ja mēs runājam par tiem visiem naftas produktiem, vispār nav nekāda veida sakārtot infrastruktūru. Ja pat termināls izskatās, ka viņš ir pēc tam drošības visam prasībam, tiksim tā, normāls. Labi, izmantosim tādu vārdu, ka droši. Bet viss tas apjoms, kamēr tas tiks pievests pa veco dzelzceļu, tur nekā drošība nodrošināt nebūs iespējams, un tieši tāpēc esmu aicinājis savus kolēģus šo projektu patreiz tālāk nevirzīt. Pietiekoši liels apdraudējums, ņemot vērā, ka ir vīzijas attīstīt tālāk Bolderāju, ņemot vērā, ka tur ir pludmali, Daugavgrīva, un tur ir daba, ka, tomēr arī izmantot to tīri cilvēkiem, ne tikai domājot par ostu, kas ir blakus. Ja mēs runājam par Kundziņu salu, tur situācija ir mazliet savādāk, tas tomēr ir vēsturiska osta. Tur viss tie termināli atrodas, un arī, ja mēs to, labi, mēs pārnēsīsim daļu no aktivitātēm, kad viss pabeigsies tas ar apstrīdēšanu uz Krievu salu. Visu ogles pārējais tur, bet Kundziņu sala tomēr ir osta. Tā vēsturiski, diemžēl cilvēki, cik es nemaldos, tas pie kādiem 300 palika, bet viņi palika ostas teritorijā. Jā, bet viņi tur ir tomēr, un ja mēs runājam, piemēram, par amoniaka salpēteri, ja tas sprāks, tad būs ietekmi ne jau tikai Kundziņu salā vien. Te ir runa par atklāšu jums nelielu noslēpumu. Mums viss tas vielas jau sen tiek pārkrauts Rīgas brīvostu. Ļoti liels apjoms, tālāk tur pa Daugavu pie Vecmelgrāvi. Ja viss ir nodrošināts, ja mēs runājam par drošību, tad viss ir kārtībā. Ja drošība nav, teiksim, normāli nodrošināta, tad arī statujas var būt bīstamas. Jā, tā tas ir, bet vienkārši šīs vielas jau sen gadiem desmitiem tiek pārkrauts Rīgas brīvostu. Vienkārši tagad ir pievērsta uzmanība šim konkrētam terminālam, bet ir citi termināli, kas dara to pašu. Gan Rīga pie Vecmelgrāvi, gan arī Ventspils.
Tas pašs vielas, tas vielas tiek krauts visu laiku, visu mūžu, pa ostam, tāpēc savādāk tu nevar ražot un paradot. Labdien, lūdzu. Labdien. Lūdzu. Man jautājums Ušakov kungam. Kad Latvija atguva neatkarību, bija taču organizēti kursi Krieviem bez maksas. Kāpēc tad Krievi neizmantoja šo iespēju? Ušakov kungs acīm redzot izmantoja iespēju. Viņš prot latviešu valodu. Tur es biju 15 gadus. Es atceros, ka tur kursi bija. Nē, Latviešu valsts valodas aģentūra rīkoja arī kursus. Kaut kur bijis, jā, bet pēc tam es vienmēr bijis tā, ka vēlme kādiem cilvēkiem bija, bet tie kursi bija vai tur nedaudz un par Eiropas naudu, vai vispār nebija. Pēc tam vispār pazūd tā kā sūga. Jā. Es nezinu, vai jūs esat ieskatījuši šajos kursos, bet kas nāk uz šiem kursiem? Vai tie tiešām cilvēki, kuriem 22 gadus vēlāk vēl joprojām labrīt ir svešvārds kaut kāds eksotisks? Visu vecumu cilvēkiem dažai grib iemācīties, teiksim tā, diezgan tādu pamatlīmeni, daudzi vienkārši grib no vidē līmeni pāriet uz, teiksim tā, kaut kādu labāk zināšanas. Un, teiksim, es esmu runājis pagājušajā gadu, kad bija kursi, cilvēki stāsta, ka, es iemācīšu labāku valodu, tad varēšu, teiksim, atrast labāku darbu. Un es runāju ar cilvēkiem, kam tas arī izdevies izdarīt. Bet ko jūs sakāt tiem cilvēkiem, kuri neprot krievu valodu, un tagad jau otra paudze aug, kuri nevar darbu atrast, tāpēc, ka viņi neprot krievu valodu Rīgā, Latvijas galvaspilsētā? Ja darbs ir saistīts ar klientiem, tad ir loģiski, ka cilvēki zina, teiksim, angļu, krievu un kā cits valodas. Līdz ar to tas viss ir darba devēja rokas, kāda veida viņi komplektē savus kolektīvus un kāda veida viņi grib attīstīt savu biznesu. Jā, bet cik ilgi jūs uzskatāt būs loģiski Latvijas Republikas pilsētās gaidīt, kad visiem, kas vēlas strādāt ar sabiedrību, ir jāprot svešvaloda? Jo krievu valoda, es atvainojos, ir svešvaloda Latvijā. Ja es nemaldos, jūs piekritīsiet tam, ka mums Rīgā, tāpat kā visu Latviju, ir brīvais tirgus. Tas ir viens no tiem pamatprincipiem, kas ir Eiropas Savienība un brīvajā tirgu. Cilvēki, kas pārdod pakalpojumus, preces, cilvēki, kas šīs preces un pakalpojumus pērk, viņi nosaka to, kāda veida tas viss notiek. Un līdz ar to, ja jums ir vēlme iejaukties brīvo tirgus, teiksim, tas regulēt to kaut kādu veidu, jūs esat arī tiesīgs tāds risinājums piedāvāt. Bet nav tikai runa par brīvo tirgu. Es, piemēram, lai arī ar ļoti senu pieredzi, nevarētu strādāt kā jūsu preses sekretārs, tāpēc, ka es neprotu krievu valodu. Latvijas galvaspilsētas Es nedomāju, ka tas būtu vienīgais iemesls. Nē, tas nav vienīgais iemesls, bet tas būtu viens no konkrētiem iemesliem, kāpēc es nevarētu strādāt par Rīgas Latvijas galvaspilsētas mēra preses sekretāru. Tāpēc, ka Rīga strādā mēdī latviski, Rīga strādā mēdī krieviski, un visiem rīdziniekiem ir jāsaņem informācija par to, kas notiek pašvaldību, un attiecīgi gan latviski, gan krieviski. Labdien, lūdzu! Labdien! Lūdzu! Es Rīgā dzīvoju no 1991. gada. Atnāca pats no Kurzem. Vienīgais, ko es jau Ušako gribētu vērtēt pēc kritērijiem, salīdzinot ar to, kādi citi ir bijuši Rīgā, tad es gribētu pateikt, Nīla, es par jums balsojis un balsos turpmāk, ja jūs būsiet, tāpēc, ka jūs devums Rīgai kā mēram ir vislielākais no pāriem salīdzinot. Redz, cik jauki. Paldies. Jauks cilvēks. Girds grib zināt, kad Meža parks kļūs par vienu lielu, smuku Eiropas līmeņa izklaides parku ar lielām, skaistām atrakcijām. Lēnām tas notiek. Pagājušajā gadā bija izveidots BMX trās, ir sakārtot plūdmale. Šogad tiks sakārtots apgaismojums. Kā mums ar to Meža parku? Vesturiski. Vesturiski tu pārņēma uzņēmums Rīgas meži, kam ir vienkārši kaut kāda brīvē līdzekļi. Un viņi no tas peļņas, tu mēģina visu to salikt. Viņi, teiksim, remontē tur celiņus, atsevišķas vietas, BMX trasa bija diezgan svarīgs ieguldījums, tā kaķu trasa, kas ir arī izklaides pasākums. Tas viss ir noticis tieši pa pēdējiem 2 gadiem. Es nerunāju vēl par 2 ziemām, kur bija ziemas parks. Pirmo reizi parādījies, viņš ir ļoti populārs, tur gan slidotāvu, un labi, slidotāvu tur ir tāda dabiskais ledus, tur specifisks, bet slēpes, visi tie kalniņi, tas viss ir parādījies tieši par šiem 2 gadiem. Un es gribētu, pateikt paldies Rīgas mežu vadībai par to, ko viņi dara. Bet vai jūs tur gribētu redzēt būtībā Tivoli vai Disneylandu? Nē.
Šaubos. Es gribētu redzēt, tas labi, tas ir mans personisks viedoklis, bet arī ņemot vērā to, kā rīdzinieki to uztveram, kā viesi, tur, teiksim, tāda atsevišķas vietas, BMX trase, jā, Kaķušu trase, ziemas atrakciju parks pa ziemu, vienkārši vairāk tādu, un plus, mums vajadzētu tur pa nākamajiem kādiem 2-3 gadiem sakārtot visu asfaltsēgumu, sakārtot visu, kas ir, labi, šogad mēs sakārtosim apgaismojumu, jo tas ir svarīgi, tas ir, teiksim, tā, pamatlieta, ko īpaši nepamanī, jā, bet, ja pēkšņi izdrubīsies visa elektrība, tad viss, tad uzreiz tad pamanīs, pludmale ir sakārtota. Tur vajag daudz vidē mēroga izklaides vietas, un lai tas būtu domāts, teiksim, tā tīri ģimenēm ar bērniem. Vēl viens zvans, labdien, lūdzu. Labdien. Lūdzu. Daudz dzīvokļu mājās Rīgās visu laiku bija tā ūdens korekcija, bet tagad daudzās mājās ir it kā pazuduši tie mājas kopējie skaitītāji un iedzīvotāji priecīgi nav jāmaksā par ūdens korekciju. Vai tā situācija ilgi turpināsies, vai tas ir tāda pretim nākšana iedzīvotājiem? Neesmu īsti sapratis jautājumu, bet mums ir kāds piedāvājums patreiz ir. Ja konkrēts mājas visi iedzīvotāji ir gatavi pāriet uz jauniem skaitītājiem, un šie skaitītāji viņi sauc jauni, tāpēc, ka viņi nav ietekmējami mehaniski, un līdz ar to nevar tā, zogt ūdeni. Ja visi ir nobalsojuši par to, tad visiem ir ielikti jaunie skaitītāji, tad tas korekcijas līmenis krīt uzreiz līdz kādiem 2-3%. Vienkārši, tie dabiskie zudumi, bez kā nevar iztikt pie kuras sistēmas. Un plus vienlaicīgi tiek pārbaudīts arī tas kopējs skaitītājs, kas ir no Rīgas ūdens, kas uz ienākuši apjomu, un arī, ja, teiksim, tur ir kaut kāds kļūdas, tas skaitītājs attiecīgi par Rīgas ūdens naudu tiek samainīts, un ja viss tas ir salikts kopā, un tad tas korekts ir, paliek kaut kā tur 2-3% līmeni. Bet tur ir jānobalso visiem iedzīvotājiem, un vēl viens princips, ja kāds vairākums nobalsoja par, bet kāds no īpašniekiem vai iedzīvotājiem negrib pielikt pie sevis iekārtotu jaunu skaitītāju, tad viss korekcija, kas parāda šai mājai, tiek sadalīts starp tiem dzīvokļiem, kur tu jaunu skaitītāju nav. Tas ir pietiekuši godīgi pieeja. Negrib, tad labi, tad maksa par visu, kas ir pazūdis vai kaut kādā veidā citam nav ticis godīgi izmantots. Un to mēs aktīvi tagad reklamējam. Un tur ir tā, tas jauns skaitītājs var pašiem ielikt, ja tev māja ir pozitīva bilance, var to, teiksim, izrēt, ka daudzi dara, piemēram, ar tie pašiem modēmiem, ja mēs runājam par internetu. Tas viss iekartās, un tas izmaksas ir tā, planots tā, reizēm viena lata par vienu skaitītāju, kas ir tīri normāli, ja tie skaitītāji arī pašiem kādreiz ir jāpērk jaunie vai vismaz jāverificē. Kas gan jums viss nav jāzina? Lūdzu? Kas gan jums viss nav jāzina šajā darbā? Pašvaldība šai ziņā bez politikas ļoti laba vieta. Jā. Kā ir veselība? Viss kārtībā? Jā, esmu lēnam atsācis skriet, bet tā lēnam un netālu. Jā, šogad maratonu neskriesiet. Es tieši šodien esmu runājis ar maratonu organizatoriem, mēs to atbalstīsim kā pašvaldība, bet ko es darīšu, es ļoti aktīvi stāstīšu, ka vajag pareizi novērtēt savus spēkus. Un vēl viena lieta, ja tu skrien un tu redz, ka blakus tev skrien cilvēks, un viņš izskatās, ka varbūt viņš arī nedaskries, tad nevajag viņu mudināt skriet tālāk. Vajag tieši otrādi. Ļaujiet katram tikt pašam tālāk. Jā, paiem māla labāk atpūsties. Tas ir tā nianses. Nils Ušakovs, paldies par sarunu. Paldies arī jums. Atkārtojums raidījumam šovakar, dāmas un kungi, pēc 9:00 aktuālajā tematā šovakar mani viesi runās par Krievijas prezidenta vēlēšanām un ko tas īsti nozīmē Latvijai. Es atgriezīšos šajā pašā laikā rīt. Paldies, ka klausījāties. Visu labu!